Mūsu 5. Nārveseņa kampaņas Noko desiņi par vīriešiem vloga epizodē mēs pievērsīsimies vienai ļoti grūtai un smagai tēmai, kuru daudzi atsakās pieņemt un atzīt. Proti, kurā brīdī pienāk brīdis, kad dvēsele kliedz, sauc, alkst pēc palīdzības. Kam ir jānotiek, lai tu beidzot apzinātos, ka tas brīdis ir pienācis? Kā ir palūgt palīdzību, neskatoties uz to, ka tavs sabiedrības status, ka tava būtība, ka tu citu līdzcilvēku acīs esi tāds, kurš pēdējo, ko izdarīs, palūgs kādam palīdzību. Par to arī turpmākajās minūtēs. Bet tas ir tīri cilvēcīgi. Es esmu nedaudz satraucies, jo šodien viesos pie manis ir superīgs čalis, kurš ļoti labi uzvedas ringā, bieži vien nodarot pāri sāpīgā veidā tam otram čalim, kurš arī ir ringā. Tas ir bokseris Kristaps Zutis. Čau, Kristap. Čau. Baigi tevi raksturoju, bet īstenībā es tev atklāšu nelielu noslēpumu. Varbūt tu to zini, varbūt tu to nezini. Kristapu Zuti, kā šobrīd es aprakstīju, es pazīstu otru šādu te Kristapu. Tas pirmais, piedod par salīdzinājumu vai par mazu nospiežu, ir Kristapiņš Zutis. Kurš pirms daudziem gadiem, kad vēl Dinamo Rīga komanda bija dzīva un aktīva un visiem ļoti patika un cilvēki nāca, tu mums ļoti spēcīgi palīdzīgi roku sniedzi, kā esot viens no brīvprātīgajiem, kurš palīdzēja organizēt Dinamo spēles, atceries? Es atceros, es brīnos, ka to neatceries. Īstenībā es neatceros. Man īstenībā viena no manām kolēģiem, draudzenēm, vienā brīdī, kad es vadīju vienu no cīņām, kurā tu piedalījies, hei, tu zini? Un parādīja bildes, ka nevar būt. Nevar būt. Kristaps bija pavisam citās auguma aprisēs, un Kristaps palabojies kļūdos. Toreiz vēl bija pirms tā atgadījuma, kas ar tevi notika. Jā, tas bija pirms. Man vēl ir bilde ar Hosu ģērbtuvēs, pie ģērbtuvēm, ar Naumo, kad viņš stāvēja vārtos. Es biju no pirmās līdz 5. sezonai, man liekas, katru. Iesākumā, kad viss bija labi. Jā, tad palika slikti, un tu aizgāji projām. Negluži veco zēnu, es paliku diezgan ilgi lojāls. Man pēc tam brālēns atnāca no lauku skolas mācīties Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, kas arī tur bija Valdemāra ielā. Es jau beidzu skolas gaitas un nesot skolniekam sarežģīti to brīvprātīgo darbu bija veikt. Un tad viņš gāja, jo mums ģimenē tas bija, es atceros vēl manis vectāvs, kad bija dzīvs. Tas ir tāds Dinamo, tā laika Dinamo ir viens no foršākajām ģimenes atmiņām, jo tad es varēju pasaukt, paprasīt tev, vai tad bija tāda mums vadītāja tiešā Kristīna, kur mums iedeva uz svētkiem, uz Ziemassvētku spēlēm visai ģimenei biļetes, un tad jau tu biji sadraudzējies arī ar aliņu tirgotājiem, un tad viņiem nebija jāstāv rindās. Tas bija tas laiks, kad Arēna Rīga bija pārpildīta, un cilvēki palika ārā stāvot skatīties. Šodien mazāk par Dinamo, vairāk tiešām par Kristapu, un liels prieks, ka tu piekriti un atnācis uz šo sarunu, un es esmu pārliecināts, jo tāpēc, ka, lai arī tevi personīgi nepazīstot, tikai zinot, tur ir ļoti liela atšķirība starp šiem diviem vārdiem. Es atļaušos teikt, ka es zinu, ka tu runā to, kas ir, un tu runā to, ko domā, nepielāgojoties situācijai un neizpatīkot pilnīgi nevienam. Tāds tu man asociējies, Kristap, tāds tu daudziem asociējies, Kristap. Bet varbūt pirms mēs turpinām par šo te asociatīvo Kristapu, kas notika? Kas notika, un jāsaka, ka paldies Dievam, ka mēs ar tevi šodien varam sēdēt un runāt, viens otram skatoties acīs. Jā, bija traks gads. 13. gads manā dzīvē bija sarežģīts, kad es cietu autoavārijā un vēl šis tas personīgajā dzīvē. Pagājušais gads arī sākās šausmīgi. Onkulis aizgāja Murjāņos, bija tā avārija, kur fūra saslīdēja un viņš cieta avārijā, viņš nomira. Vēl viena ļoti liela traģēdija. Pirms tās es vēl zaudēju cīņu, kur man pirmo reizi nakautēja, nevis ar tehnisko nakautu un salauzu žoklis. Un viss tā pasaule
kas bija tev apkārt, visu tā tavu dzīvi, tie tavu plānu, kurus tu būvēji, viņi vienā dienā sabruka. Pilnībā. Un man kā kontrols frīkam, kāds ir kā overthinkers, kurš vienmēr izdomā visus iespējamos variantus, tāds variants, es viņu nevarēju pieņemt tādu situāciju dzīvē. Un parasti es pie jebkuras traģēdijas, pie jebkura kasjaka, teiksim tā, es viņam atrodu izskaidrojumu. Es zinu, kāpēc, es saprotu, kāpēc tas tā notiek. Un tie izskaidrojumi var būt visdažādākie. Pie vecmāmiņas, kad man vecmāmiņa aizgāja, kas man bija ļoti tuva. Es biju pirms viņa aizvedu uz slimnīcu, iebraucu uz lauku mājā, un es to vēl šodien sev neesmu piedevis, kad es biju tādā ritīgā skrējienā. Un es domāju, labi, es ieiešu pie viņas pēc kaut kāds izlaidums kaut kādam, tur kaut kam bija. Es domāju, ieiešu pēc izlaiduma nesanāca darbā, notika problēmas, un bija jālido prom apakaļ uz Rīgu, un tā es viņu vairs nesatiku. Un es ļoti ilgi to nevarēju sev piedot un samierināties ar to. Un atrast tam izskaidrojumu, kāpēc tā notika, kāpēc es tā izdarīju. Tas moments kaut kādā veidā pamainīja man attieksmi pret maniem tuvajiem un pret ģimeni. Un es sapratu, par ko man tas bija, kāpēc man tā bija jācieš un kāpēc man bija tik sāpīgi un kāpēc man bija jāsadzīvo ar to, kas aizgāja. Bet tas, kas notika šovasar, tam es nevarēju atrast izskaidrojumu. Tad es sajūtos, kā kaut kādu zvēru, kad tu viņas iedzins stūrī, kad jau viņš saprot, ka viņam ir viss un ka viņš plēš un ārdās un ņem visu. Un es ārdījos, plēsu visu, kas man bija apkārt. Attiecības ar cilvēkiem, attiecības ar draugiem, attiecības ar biznesa partneriem. Viss plosījos, viss. Un nevarēju saprast, nevarēju atrast izēju no tās ļoti, ļoti, ļoti tumšās un melnās vietas. Tas bija līdz tādiem brīžiem, kad es nevarēju izturēt cilvēks, paņēmu viesnīcā numuriņu un 8 stundas sēdēju vienkārši vannā, kad tā ūdens, tu vienkārši sēdi un skaties. Pēc to laika es sapratu tikai pēc neatbildētajiem zvaniem, kas bija telefonā. Un tajā momentā, jā, es tā kā, teiksim, ievainots dzīvnieks, viņš arī mēģina tikt ārā. Es nezinu, es redzēju kaut kāds auns, kas iesprūst ledu, un tā es apmēram jūtos, ka saprotu, ka tu noslīgs, bet īsti noslīgt un padoties tu negribi. Un tāda bija man šī vasara. Kāpēc tu boksam pievērsies? Vispār, kāpēc es boksam pievērsos pēc 13. gada traģēdijām savā dzīvē. Un tas bija tīri netīšām. Es iegāju zālē, kur čaļi nodarbojās ar to, un es sāku trenēties, un es sapratu, ka tie treniņi man atslēdz no tā man overthinking, no tā vājprāta, kas darās tajā prātā, jo boksējoties tu nevari domāt par nenomaksātām pavadzīmēm. Boks man palīdzēja arī pēc tam biznesā atpūsties, kad es sāku kaut ko darīt vai kaut kādām problēmām. Boksā tev ir jākoncentrējās, tu rings un pretinieks. Tā ir lieta, ko es saku visiem saviem čaļiem, kas iet uz cīņām. Tā ir lieta, ko es skandēju sev galvā pirms cīņas. Esot ringā, tu nevari domāt ne par ko citu, tāpēc ir pāris tādas lietas, kas man palīdz, ko es darot, nevaru domāt neko citu. Un tas ir tas, kāpēc es pievērsos boksā jau sākumā. Tavs tas publiskais tēls daudziem, diemžēl, bet ir absolūti nepareizā priekšstatā, kāds tu esi patiesībā. Vai tu par to esi kādreiz domājis, kāds tu izskaties sabiedrības acīs? Es zinu, ka tu pateiksi, tev vienalga sabiedrība ir. Un kāds tu esi patiesībā. Bet nav jau dūma bez uguns. Sabiedrība redz katru manu soli. Sabiedrībā man zvana žurnālisti, kur viņiem ir sasūtījuši, kur ir ieraudzījuši manu bildi Tinderī. Sabiedrība redz pilnīgi katru manu soli. Un ir kāda sabiedrības daļa, kas ļoti aktīvi to cenšas kritizēt manas darbības. Es viņiem vienkārši atbildu uz to mēslu. Kaut nevienmēr, ne visur, bet es esmu to darījis. Un tāpēc sabiedrība redz tikai to man atbildi, neredzot to, kas man līst virsū. Bet es esmu sabils. Man, ja metīs rakmeni, es metīšu atpakaļ. Ja tu man nāksi virsū, es iešu tev pretī.
Mums atpakaļ gaita ir tikai bambi. Es nemāku savādāk. Un, ja tu man uzbruc, un skaidrs, ka es tev uzbrukšu atpakaļ. Un, diemžēl, tev, diemžēl, sabiedrībai, diemžēl, man godīgi sakot, vienalga. Viņi redz tikai tās manas atbildes. Jā, viņas dažreiz ir ļoti rupjas. Jā, viņas ir drausmīgas, bet es esmu pamanījis, ka, ja es viņiem atbildu, tad tas trešs vairāk nāk uz manīm. Ja es viņiem mazāk atbildu, un viņi saprot, ka viņi nevar sakustināt to klientu, tad viņi mēģina aiztikt kaut ko, kas ir apkārt man. Un es varbūt tādā veidā cenšos pasargāt cilvēkus, kas ir tāds stulbs attaisnojums, bet es kaut kādos momentos to tā redzu, jo man ir pilnīgi vienalga, ko par manīm domā čalis no Dobeles, kurš man sauc uz Dobeles autoostu kauties. Un man ir pilnīgi vienalga, ka tur 50 cilvēku uzrakstīja, ka es esmu nobijies no tā čaļa. Tas nav mans līmenis. Pirms 5 gadiem es viņiem visiem daudzīju galvas, braucu uz zāli un braucu pirms vairāk kā 5. Tagad, es to godīgi pateikšu, es lieku Svēto Nikolai viņiem virsū un visām tām viņa problēmām. Kāpēc es vēl kādreiz to daru, arī tas ir man tā diezgan dīvaina analītika, man patīk analizēt, un es skatos. Un tad viņu tendences varētu rakstīt, stāstīt stundām ilgi par interneta komentētāju tendencēm, kad viņi ir visaktīvāki, kad viņi ir mazāk aktīvi. Pat es varu par reģioniem pastāstīt, no kuriem visvairāk ir un kurus heito. Es vēroju arī, kā viņi uzbruk citiem sabiedrībā zināmiem, atpazīstamiem cilvēkiem, vai respektīvi par tiem, par kuriem raksta dzeltenā presa. Un lielā mērā mēs jau paši izvēlamies to ceļu. Ir, protams, daži, kas netīšām kļūst slaveni, negribot to varbūt tās, piemēram, droši vien Kristaps Porziņš nealkst pēc tiem žurnālistiem par to, kas ir Latvija un kas ir Latvijas valoda, noteikti. Bet es jau tā kā savā dzīvē kaut kādā laika posmā gāju uz to. Man sanāk blakus bija viens cilvēks, pirms viņš sēka prātā tāds Kaspars Kambals, un viņš man brīdināja par šī stāvokli, ka tādā nonāktu. Bet es biju tam kaut kādā mērā arī vairāk vai mazāk gatavs. Un tā man ienākšana tajā publiskajā telpā jau arī bija ar baigot trešu. Es jau to nopērtu to tur dzīvnieku. Un tur jau arī un neviens jau nezina, ka viņš manai māsīcai uzčinīja sīko un aizgāja projām. Pamet viņu. To jau nevienam neinteresē. Visi redzēja tikai, kā viņš dabūja galvā. Bet, ja tavai radiniecei uzčinīt zīdaini un pamest viņu 2 mēnešus, es domāju, ka tad viņam iedot pļauku pie iespējas, ka viņš pats iekāpja ar tevi ringā. Come on. Un, jā, es domāju, ka es vēl neesmu sajūtis prātā no tā viss tikai tāpēc, ka man ir tiešām liels Nikolais uz viņiem visiem un uz visu to, jo, protams, ir kaut kādas lietas, kas aizskan. Un kaut kādas lietas, kas paķer un kas arī vīriešiem kādreiz sāp, bet tādos globālos un lielos vilcienos viss tā viņa kritika un tā manas notiekšana tikai padara man labāk, jo es zinu, pie kā man ir jāstrādā, un tas ir asini to asmeni, no kuru viņi paši pēc tam var arī krist. Bet, Kristap, izteikties sarojies, mēs visi esam dzīvi, mēs visi esam cilvēki ar savām domām, ar savām emocijām, ar savām jūtām galu galā. Un skaidrs, ka tu vari rādīt, būvēt, priekš sevis likties nenormāli augstā, spēcīgā klints. Tev iekšā tomēr nav vienalga. Ja mēs runājam tieši par tādu citu cilvēku viedokli globāli, tad ir tev vienalga, un tas ir superīgi, ka tāda klints tev ir. Man arī īstenībā lielākoties ir pie vienas vietas. Restorānā vēl tēdot, vai tad man viss ir... Bet tīri emocionāli, iztiepies sareiz, tas tev tomēr arī ārgi. Man godīgi tas man... Tā nav, man nevar... Es negribu... Tas, kas notika manā dzīvē, absolūti nav saistīts ar publisko telpu. Es esmu pieredzis pie tā. Es esmu pieredzis visu laiku, kad man mēģina ar ūdens pistoli visu laiku mēģina iešaut ar kaut kādu vircu un visu laiku jāizvēr. Es esmu pieredzis, kas karās katru manu soli. Es tā kā pie tā esmu pieredzis. Tas, kāpēc man bija mentālās veselības problēmas, es gandrīz vai droši varu teikt, ka jau bija. Es esmu ticis galā, ja es vairs nesēžu pa 8 stundām vannā. Es aizgāju, domāju par to visu laiku, kad vajag un kad ir kaut kas jādara.
milzīgākā motivācija, vienīgā galvenā motivācija bija mans suņi, kas defaultā palīdzēja nenolaist rokas nevienā brīdī. Bet par to terapeitu, es ieslēdzu, sāku skatīties seriālu Soprano. Arī gangsteri var iet pie terapeita. Tas tā mentāli tam visam sagatavoju. Es vienkārši iegāju Googlē, uzrakstīju, piezvanīju, aizbraucu, iegāju kabinetā un teicu, man droši vien vieglāk būtu nosist cilvēku, nekā bija atnākt uz šejieni. Un tā mēs sākām strādāt ar manu doktoru, ārstu, terapeitu. Paldies viņai. Lai cik tas, es vienmēr esmu, tu stiprs kā Klints, tad tie ir mani vārdi, tu man citēji, es tā domāju, es tā uzskatu, bet lai Klinti neuzspridzinātu vai lai viņi nesabruktu, man vajadzēja atbalstu un strādājot, ejot katrā, kaut kādās pirmās 10 reizes, katrā seansā es raudāju. Tu? Jā. Kristaps? Jā. Zutis? Jā, un neēdu viņai tur konfetes stāvēja. Boksers? Jā. Citiem sevi sīt? Jā. Raud? Raudāju, kā puņķojos raudāju. Labi, ka tur salvets daudz bija. Un tad palīdzēja, atradām, atgriezt. Viņi pastāstīja pa lielam to, ka, mīkstais es neesmu. Virziens, kurā tu virzījies, idejas bija pareizās. Un sākām ar viņu kopā, viņi man atbalstīja. Atgriezos pie saviem hobijiem un atradu jaunu hobiju. Atgriezos, respektīvi, biju pirms tam uzspēlējis hoķi un sāku, tu saproti, cik man tuvs un dārgs tas hokejs ir un ne man tev to stāstīt un tikt uz ledus un īstās spēlēs, tās emocijas ir neapgāžams. Sāk gatavot ēst, taisīt un tas ļoti arī palīdz. Un tad arī notika tā, kad pie manis vērsās ar Optibetu sākās sarunas par sadarbību, noslēdzām līgumu, respektīvi es varu trenēties, es varu sportot. Viss tā sakrita, tur augšā kāds bija izdomājis, ka vēl nevar laist man pa zaļo un tad es esmu. Es neteiktu, ka es esmu pilnībā vesels un es tev nevaru pateikt, vai es vēl kādreiz varētu, vai es šobrīd nezinu, vai es vēl kādreiz dzīvē varētu justies laimīgs. Tā kā, vai nejusties nelaimīgs. Bet es noteikti nedomāju par to, kā cienījumi nomirt vairs katru vakaru un katru rītu. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti liels progress tādā relatīvi īsā laika posmā. Priekš tas ir tāds, ka tu esi tāds un tavā tuvākā sabiedrība, kas tev ir apkārt, arī ir tāda visu varoša, nevienu neklausoša ar savu viedokli. Cik grūti bija tavu tuvāko, čaļu draugu meiteņu acīs, pateikt, atzīt, likt noprast, likt zināt viņiem, ka tu esi meklējis palīdzību, ka tu ej pēc palīdzības. Tu, Kristap, ej pēc palīdzības. Zini kā, parasti Kristaps ir tas, kurš cenšas palīdzēt. Jā. Plus tajā vājprātā, kad es biju, kad es tev teicu, ka es jūtos tā kā ievainots dzīvnieks kaut kādā stūrī, ka tev ir jāplēš, jācīnās. Tā kā slīkons. Man, ka tu slīksti, ja tu nekontrolē sevi, tev ir panika. Un es tāds biju visu laiku. Un pirms es biju aizgājis pie tā terapeita, es jau biju paspējis attiecības ar pilnīgi visiem. Respektīvi, man pirms es aizgāju pie terapeita, man jau bija palikuši tikai tādi pāris tuvākie draugi, kas ar maniem jau ir daudz gadus kopā. Tas mans burbulis, par kuru tu runā, tas burbulis vairs nebija. Jo tad, kad Tysons Furys forši teica vienā intervijā, kad tu esi čempions, tad, kad tev ir daudz piķis, tad visi grib sēdēt pie tavu galda. Bet tad, kad tev mentāli ir sūdīgi un ka tu nevari atrast zaru, pie kā pieķerties, lai nenoslīgtu tajā savā vājprātā. Tad nevienam neesi vajadzīgs, jo kurš grib ar tādu sēdēt pie viena galda, kurš man bija tā, ka es pašā sākumā es uz treniņiem gāju, dzērtuvēs sāku raudāt. Tur man jāsaka paldies sporta centram Jūgulu un Gārkalnam, kas man palīdzēja arī tur, tos treniņus turēju. Tas bija drausmīgs laiks. Viņiem, kā arī citos tiem tuvākajiem, kā visos dzīves posmos, nebija baigā lielā teikšana. Es jau droši vien, kad
pieņem lēmumus un arī tajā momentā pieņem pats. Jo man patīk, nevis patīk, bet man sāp vienam. Es nedalos ar savām sāpēm, sajūtām. Man nav tā, ka es ar labāko, kas man ir tie labākie draugi, kad man baigi gribās viņam stāstīt, kā man tur sāp, vai ka man gribās klausīties, kā viņam sāp. Tā ir vājība. Es domāju, ka jā, tas ir mīkstums. Vai arī notrulināts vienkārši varbūt. Tas ir otrs mans variants. Es nezinu, man vienkārši negribās. Man neinteresē citu cilvēku dzīves, un man gribētos, lai citiem neinteresē manējās tādā pašā aspektā. Es vienmēr dzīvoju, ka nedaru otram to, ko tu negribētu, lai viņš pa tādiem pašiem gājieniem dara tev. Tas ir tās pašas manas atbildes tiem viņiem. Tāpēc man tas emociju sajūtu, jūtu diapazons ir stipri savādāks nekā normālam cilvēkam. To mēs ar terapeitu izspriedām. To es tev nesaku no sevis. Ja? Un tā analīze tam visam bija tāda, ka ir bijuši ļoti ups and downs manā dzīvē. Ir bijis dažādi. Ir gājis gan uz augšu, gan uz leju. Un pie tādām lielām svārstībām pats saprot, kaut kādā mērā viņas notrulinās. Un tas ir tikai normāli. To man viņa arī pateica. Tu pirms grūtākā palīdzības ceļa meklējuma pie terapeites, mēģināji aizskriet ar kaut ko vieglāk projām? Jo, protams. Kas tas bija? Alkohols, narkotikas. Kā izdevās? Ļoti, ļoti svarīgi. Narkotikas vispār nav man tāda baigi mīļākā tēma. Es uz jebkādām aprēķinošām vielām skatos, ka tas var būt. Man garšo izcils steiks, un tai mērķei ir jābūt anormāli izcilai un anormāli labā laikā, lai es pie steika ņemtu mērķi. Ja? Ir dažas vietas Rīgā, kur ir labs steika mērķis, un tad dažreiz es viņu paņemu, bet tā man garšo vienkārši gaļu ēst. Tāpat ir ar dzīvi. Man patīk, ka man dzīve ir interesanta arī bez kaut kādām tādām stiprām aprēķinošām vielām. Bet tas jau bija izsacināts, es jau to biju sapratis pirms tam savā dzīvē. Ne tikai no savu piemēru, bet skatoties uz cilvēkiem savā burbulī apkārt, kad alkohols nav tas, kas kaut ko salipinās kopā, alkohols ir šķīdinātājs. Tāpatās ir ar visām citām aprēķinošām vielām. Tu esi laimīgs. Šodien Kristaps Zutis ir laimīgs. Tu teici, ka tu nezini, vai tu būsi laimīgs, vai tu gribi būt laimīgs, Kristap. Es gribu būt laimīgs. Kurš negrib būt laimīgs? Visi grib būt laimīgi. No kā ir atkarīga tava laime? Šodien tikai un vienīgi no piķa. Mēs visi augam, mēs visi attīstamies. Ir ups and downs, revolūcija, evolūcija. Nekas nestāv uz vietas, pastāvēs, kas mainīsies. Un pirms 10 gadiem, pēc 13. gada, es ieliku sevi tādām. Tagad jāpelna naudu pietiek. Un tad es arī nopelnīju normāli. Tagad, laikam, es sev arī ieliku tādām. Es būvēju tagad sev māju, es gribu uzbūvēt pagrabu, es gribu taisīt vīnu. Es gribu audzināt savus suņus, lai viņām ir pagalms. Ja, un tas arī bija terapijas sastāvdaļa atrast mērķi kaut kam, tai dzīvei. Un darbojoties ap to, ja tur no sākuma likās, ka tad varbūt es būšu laimīgs. Tagad, kad es jau esmu tuvāk tam visam un kad es to daru, es saprotu, ka tur laimīgs ir tas, kurš kaut ko dara. Un tā darbība tev novada domas no kaut kā cita, vai es esmu laimīgs, es nezinu. Es cenšos piepildīt savu darbu, savas dienas ar darbiem. Cenšos izglītot sevi. Sāku mācīties latviešu valodu. Bija ļoti nikns skolotājs, iespējams niknākās latviešu valodas skolotājs Latvijā un iespējams niknākās latviešu valodas skolotājs Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Bet, ja es sāku mācīties latviešu valodu skolā, es nemācījos no 6. klases un meklēju sev hobijus. Lai mēs runātu par laimi, man ir ļoti, ļoti, ļoti daudz lietas vēl jāizdara un jāsakārto. Un tad mēs varam domāt par tādu vārdu kā laime prieks. Jā, man ir mazie prieki, un mazos priekus ir jāmeklē, kad ir
brīži dzīvē, tad ir jāmeklē mazie prieki. Izvilkt zivs no ūdens, noskriet 5 km ar mani, vai 10, vai pirmies maratons, mazas uzvaras nospēlēt hokeja spēli. Tas ir tas, kas mūs var noturēt, pacelt dopamīnu, dabūt prieku, un tad jau ilgākā termiņā, kad tu nekad nevar aizmirst tās briesmīgās lietas, kas mums dzīvē notiek, bet kad tu esi ar viņām iemācījies sadzīvot, tad kopā ar tām mazajām uzvarām varbūt kādu dienu var sapņot par kaut kādu laimi. Šobrīd prieks un miers ir tas, pēc kā es tiecos. Es tev teikšu paldies, un es tev neko nenovēlēšu, jo no manis un no viens citas nav atkarīgs. Tas viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis. Bet paldies, ka tu dalies, un pavisam godīgi nākamajā reizē ringā, un es neteikšu ar pārliecību, un arī ar cerību es to neteikšu. Bet es ar lielāko prieku ringā pieteikšu Kristapu Zuti zilajā vai sarkanajā ringa stūrī. Atzīšos godīgi pavisam citādāk, nekā es to darīju pirms tam.